Šis ir slavenais vēderūdens. Vēderūdens nav garšīgs. Tas ir ārstniecisks ūdens ar kopējo mineralizāciju 30,000, no kuriem 18,000 ir sulfāti un 2,000 ir magnijs. Šis ūdens nāk no Ungārijas, viņš ir bez gāzes, viņam ir ļoti rūgta garša, bet viņš ir ļoti efektīvs. Viņa tautā arī ir iesaukuši par vēderūdeni. Un tik tiešām tas ir leģitīms viņa nosaukums, jo viņš gan attīra zarnas, gan uzlabo arī gremošanu. Tātad viņa pielietošanas veidi. Ja mēs gribam ātru efektu, 200 ml vēderūdens mēs sajaucam kopā ar parastu ūdeni 200 ml, visu siltā formā, no rīta tukšā dušā, sēdus iedzeram, tad šis efekts, dzārnu attīrīšanās efekts būs apmēram pēc stundas, varbūt pusotras, ļoti individuāli. Ja mēs vienkārši viņu 200 ml iedzersim no rīta tukšā dušā, siltā formā, tad viņš kaut kādā brīdī nostrādās randomā, tad, kad mums būs nākamreiz jāiet vienkārši uz toleti. Man patīk šo ūdeni iedzert tieši pirms lidojuma, jo tādā veidā, kamēr es lidoju, man zarnās notiek process, un tad, kad es nonāku galamērķī, man nav nekādas problēmas aiziet uz toleti. Tātad ļoti praktisks pielietojums. Nākamais pielietošanas veids ir, ja mēs tīram aknas, tad šis ūdens ir jādzer pa 100 ml starp ēdienreizēm, bet tad ir jātaisa kursiņš 4 līdz 6 nedēļas. Viņš attīra žultsceļus un arī aknas. Kā arī tiem, kas cīnās ar svara kontroli, ļoti labs ūdens, ko dzert pēc ēšanas, arī ap 100–150 mg. Un, kā saka ražotāji, un ir pētīts, viņš iedarbojās ar olbaltumvielām un notiek tieviešanas process. Tātad, ja mēs viņu dzeram pēc ēšanas, tad viņš palīdz mums tievēt. Tas ir ļoti īpašs ūdens. Bet šo ūdeni es arī iesaku dzert visiem tiem, kam nav nekādas problēmas ar aizcietējumiem, reizi vai 2 reizes mēnesī uz pilnmēnesi. Ļoti labi attīrīties tieši tajos brīžos, kad ir pilnmēnesis, kad organisms visvairāk grib veikt detoksu. Ja, tātad šis ūdens ļoti labi uzlabos garstāvokli tieši pēc visa šī procesa. Tās ir atsauksmes, ko cilvēki saka, tie, kas viņu ir mēģinājuši. Tāpēc arī viņš ir tik populārs. Mani sauc Zants Voļvahs, es esmu pirmais ūdens sommelier Austrum Eiropā. Sekojiet ūdens pasaulē.